G11. Benzinieks 4.4 ar divām turbīnām 2018. gads uz čipošanas. Viņš ir pilnpiedzine, visi 4 velkoši uz priekšu, 2 turbīnas, kā minēju, M sērija, uzlimītas M. Viņam oriģināli ir 450 zirgspēki un 680 griezes moments. Uztaisījām mēs viņam pilnvērtīgo steidžu pirmo, gan dzinējam, gan ātrumu kārbu sačipojumu, un mēs viņam esam sasnieguši 511 zirgu un 750 griezes moments. Ņemot vērā, ka tai mašinai jau ir 100 000 km nobraukums, vajadzētu vēl nomainīt sveces, bet priekš tāda gada, priekš tāda dzinēja un priekš benzinieka ir ļoti pieklājīgs un labs rezultāts. Protams, mēs arī paņēmām visus datalogus pirms čipošanas uz oriģināla faila un pēc čipošanas uz modificēta faila pārbaudīt, vai detonācijas limiti nepārsniedz, kāds ir turbīnas spiediens, kāda ir temperatūras, tādā ziņā tur viss ir kārtībā. Mēs vienmēr, ja mašinas čipojam uz jauda stenda, mēs viņas pārbaudam kopā ar datalogiem, lai pārliecinātos uzreiz, vai viss ir kārtībā. Ne tā pliks čips, ka tu izbrauci, kā ir, tā sačipoji un aiziet atdodi mašinai. Ne? Mēs vienmēr taisam datalogus. Nav grūti. Paņemam 2 cilvēki, viens pie stūres, otrais blakus. Viens skatās rezultātus, regulē, otrais skatās datalogus ierakstā. Šitais ir pilnvērtīgais čips uz jauda stenda pie autočipa. Čau!